von Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst heute am Trinitatisfest, dem Patronatsfest dieser Dreifaltigkeitskirche hier in Lehrpeier. Herzlich willkommen allen zu diesem Festgottesdienst, ganz besonders auch der Martinskantorei aus Sindelfingen. Ich freue mich sehr, dass ich mit euch zusammen wieder einmal einen Gottesdienst feiern darf. Wir werden diesen Gottesdienst heute in zwei Sprachen feiern, in Lettisch und in Deutsch. Das heißt, es wird einige Lieder geben, die singen wir alle gemeinsam nur auf Lettisch. Andere Teile werden wir auf Lettisch und auf Deutsch gemeinsam singen. Die lettische Gemeinde singt Lieder in lettischer Sprache, die deutsche Gemeinde singt die Lieder in deutscher Sprache. Genauso ist es auch im Glaubensbekenntnis mit dem Vaterunser, dass jede in seiner eigenen Muttersprache. Šodien dievkalpojumā svinam mūsu Trīsvienības baznīcas atjaunošanas gada pirmās fāzes noslēgumu. Auch wenn man sehen kann, noch viel zu tun ist, die unmittelbare Gefahr der Zerstörung des Gebäudes ist erst einmal gebannt. Arī ja vēl tik daudz ir darāmā, kā mēs to varam redzēt, bet tiešām dievnama ēkas sabrukšanas briesmas ir novērstas. Die Fundamente wurden verstärkt, Pamati ir nostiprināti, das schadhafte Dach wurde repariert bojātais jumts ir atjaunots und der Holzbefall in der Kirche bekämpft. un koka daļu satrupēšana baznīcā ir apstādināta. Wir können heute dankbar sein, dass wir alle diese Arbeiten zu einem guten Abschluss bringen konnten. Mēs šodien varam pateikties, ka visus šos darbus esam varējuši labi noslēgt. Wir sind allen dankbar, die an diesem Ergebnis mitgewirkt und mitgearbeitet haben. Mēs pateicamies visiem, kas pie šīs sasnieguma ir līdzi darbojušies un strādājuši. Wir sind allen dankbar, die dies durch ihre Hilfe und Unterstützung möglich gemacht haben. Mēs esam pateicīgi visiem, kas to ir darījuši iespējamu ar savu palīdzību un atbalstu. Wir sind dankbar gegenüber Gott, der dieses Werk gelingen ließ. Mēs esam pateicīgi Dievam, kurš šim darbam ir licis izdoties. Ende gut, alles gut. Beigas labas, viss ir labs. Auf ein gutes Ende, auf einen guten Abschluss kommt es auch in anderen Bereichen an. Labas beigas, labs noslēgums ir svarīgs arī citās lietās. Ein wirkungsvoller Schlussakkord an der Musik kann das noch lange in unserem Herzen nachklingen lassen. Iespaidīgs beigu akords mūzikā var ļaut vēl ilgi. Ziņoju, ka pēc šī dievkalpojuma, visi esat laipni aicināti uz sadraudzības pasākumos katedrāles dārzā. Mēs priecājamies šo dievkalpojumu svinēt kopā ar Vācu evaņģēlisko luterisko draudzi Latvijā, ar mūsu ciemiņiem viesiem no Zingelfindenes pilsētas, Martinskantorāta, kori un orķestri, kantora, mūzikas direktora Mātiesa Henkas vadībā. Mēs priecājamies, ka kopā ar mums šī dievkalpojumā kalpo Vācu draudzes mācītājs Markus Šoks un mācītājs teoloģijas doktors Mārtiņš Franks. Šis dievkalpojums ir pateicīgs dievkalpojums. Mēs tiešām varam būt sajūsmināti, priecīgi un pateicīgi Dievam un cilvēkiem, ka mēs esam varējuši paveikt lielu darbu. Tik daudz esam ņēmuši šai darbā savu līdzdalību, gan aizlūdzot, gan ar ziedojumiem, gan citādi veida atbalstu.
Mēs nevaram pat visus šos cilvēkus šodien aptvert un saskaitīt, kuri gadu garumā esam piedalījušies katedrāles atjaunošanas darbos. Jāsaka, ka pirmkārt jau tas ir liels prieks, sekojot savam sirds aicinājumam, ko piedzīvo tie, kuri ir kādu artavu ziedojuši šim darbam, savu sirdi tur ielikuši, lai Dievs atalgo šīs mūsu pūles un bagātību mūsu svētī, bet arī tīri praktiski vērtējot pēc speciālistu tādu slēdzienu un arhitektu novērtējumu, mūsu dievnams tiešām bija tik kritiskā stāvoklī, ka tad, ja mēs šos darbus nebūtu paveikuši, tas draudēja sabrukt. Tātad mēs esam nodrošinājuši, ka dievnams pastāv nākamajām paudzēm Liepājai kā vieta, kur mēs varam vest savus ciemiņus viesus, tur skanēs šīs brīnišķīgās ērģeles. Un, protams, Dieva vārds tiks slavēts un dievkalpojumi šeit notiks, stiprinot mūsu pilsētas un visas diecēzes cilvēkus. Arī par to pateicamies, ka mūsu dievnams ir kļuvis par Liepājas diecēzes katedrāli, tātad centrālo vietu, centrālo dievnamu. Šajos atjaunošanas darbos ir iesaistījušies ļoti daudz liepājnieku, mūziķu un mākslinieki, kuri atsaucās Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda organizētajiem koncertiem, mūsu baznīca, arhitekti, būvnieki. Ļoti čakli un darbīgi ir darbojies mūsu Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonds un, protams, mūsu draudze un arī Vācu draudze vienmēr ir bijusi klāt šajos notikumos. Es pat nevaru izteikt to darba daudzumu, kas mums visiem ir bijis darāms un atbrīnoju, ka daudz mūsu draudzes locekļi to ir darījuši ar prieku un entuziasmu. Tāpat mums ir atbalstījušas citas draudzes Latvijā, mūsu evaņģēliskās luteriskās draudzes un arī cilvēki citās zemēs, Vācijā, Somijā, Amerikas Savienotajās valstīs. Visus šīs pateicības apkopojot, mēs esam izstiprinājuši pie dievnam sienas, pie ieejas ārā ejot, jūs varēsiet izlasīt, pateicības piemiņas plāksnes, kuru tekstu es šodien jums ar prieku nolasīšu. Es tevi pielūgšu tavā svētajā namā, es teikšu tavu vārdu par tavu žēlastību un uzticību. 138. psalms. Par Dieva žēlastību un ziedotāju atsaucību Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāle ir paglābta no sabrukšanas draudiem. No 2006. līdz 2014. gadam ir veikta izpēta, tehnisko projektu sagatavošana, pamatu pastiprināšana, jumta renovācija un branta sēnes likvidēšana dievnamā. Liepājas diecēze, Liepājas Svētās Trīsvienības evaņģēliskā luteriskā draudze un Vācu evaņģēliskā luteriskā baznīca Latvijā pateicas par sniegto atbalstu Valsts kultūras piemekļu aizsardzības inspekcijai, Valsts kultūra kapitāla fondam, Rietumu bankas labdarības fondam, Liepājas pilsētas pašvaldībai, Latvijas evaņģēliskā luteriskajai baznīcai un saņemtajiem ziedojumiem no 69 privātu personām, 24 juridiskām personām un daudziem anonīmiem ziedotājiem Latvijā un ārvalstīs Trīsvienības svētkos 2014. gadā. Un otra piemiņas plāksne par ziedojumu, ko mēs esam saņēmuši no Amerikas Savienotajām valstīm, no mūsu labvēles Elēnas Sanders, kura, protams, kādreiz dzīvoja Latvijā, bet tad emigrējusi uz Amerikas Savienotajām valstīm. Pateicoties un slavējot mūžīgo žēlīgo Dievu, Tēvu, Dēlu un Svēto garu, un par godu mīļotajiem vecvecākiem, mācītājiem Jānim un Matildai Sanderiem, un vecākiem Gediminam un Elizabetei Sanderiem, mūsu Sanderu ģimeni,
2013. gadā ziedoja savus zemes īpašumus Embūtē, ieskaitot Bībeļus, Latvijas evaņģeliskajai luteriskajai baznīcai, lai atbalstītu Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāles restaurāciju. Lai mūsu Dieva labās mīlestības miera, skaistuma un svētības gaišums būtu ar visiem Kurzemē un Svētās Trīsvienības draudzē, paceltu mūs visus ticībā, veselumā, spēkā, kalpošanā un priekā, slavējot mūsu brīnišķīgo un žēlīgo kungu. Mīlestībā un padevībā Inārs, Helēna un Alberts, Sande un viņu ģimenes. Un pāri visam pateicība Dievam. Jetzt kommt der Grußwort des Bürgermeisters. Es aicinu Liepājas domas pārstāvu Valdus, ko viņi teikt uzrunu mūsu draudzē. Labi, jaunas, Liepājnieki, Liepājas viesi. Es sirsnīgi jūs visus sveicu svētkos un arī šajā laikā pirms vasaras saulriežiem. Noteikti katrs no mums ir sevišķi tie cilvēki, kas ikdienā šeit dievnamā strādā, Liepājnieki, Latvijas ļaudis, Liepājas viesi, skatoties uz šo namu, uz šo brīnišķīgo katedrālu pilsētas centrā, ir pārliecināti, ka viņi stāvēs ilgi un priecēs ar savu varenumu uz bērnus, mazbērnus, mazbērnus, un visus cilvēkus vēl daudzās paaudzēs pēc mums. Tāds ir mērķis, un kāds gudrais ir sacījis, ja cilvēkam ir mērķis, tad viņam uz to ir jāskrien. Ja viņš gadījumā nevar skriet, tad lai viņš iet. Ja gadījumā ir kaut kādā veidā traucētas visas kustības tajā virzienā, tad vismaz vajag nogulties uz to virzienu. Tā kā starp darbiem, vārdiem un domām ir vienlīdzības zīme, un lai es nebūtu tikai kaut ko jums sacījis, es gribu arī teikt, ka vēl šajā mēnesī plānots, patreiz es saku plānots, ir 26. jūnijā, dienas vidu, Liepājas pilsētas Rotary klubs, kura biedrs arī ir pilsētas galva, sadarbībā ar 6 vācu Rotary klubiem pasniegs ziedojumu Trīsvienības baznīcai, Trīsvienības katedrālē, ziedojumu, kas ir domāts ērģelē, viņas labskanībai un ilgskanībai. Un šajā brīdī es gribu atgādināt to, ka ir tāds teiciens, ja cilvēki kaut kur dara labus darbus, visu pasauli sadodas rokās, lai viņiem palīdzētu. Vēlreiz priecīgs svētkus un lai mums visiem. Lasst uns beten.
es uzskatu, ka pamatā tam visam ir ticība tam, ko mēs darām. Un mēs to darām ar Dievu prātu, ar Dievu gribu savām lūkšanām, un tas viss piepildās. Es domāju, ka daudz cilvēku, kas nav ticīgi, un es domāju, ka viņiem nemaz tik daudz viņi nevarētu padarīt. Arī tā kā, es nezinu, tas ir mans tāds subjektīvs viedoklis, ka tas ir vislielākais sekmētājs. Pārējais jau ir pakārtots. Pārējais ir cilvēku darbs. Vai ne? Jā, tas, ko mēs ieguldam. Tā ir ticība, tā ir Dieva svētība. Tā ir Dieva svētība arī, ka tu esi spējis ļoti daudz, teiksim, izdarīt, ja? Ka tev Dievs ir devis tādu apgaismību un tādu, teiksim, padomu, kā rakstīt vēstules, ja? Kur vērsties, kur griezties, konkrēti vai ne tā kā runājot, ja? Tāda svētība arī Dievs ir Kristīnai devis, ja? Un izturību, ja? Ja varbūt viņi strādātu tādā, kā teikt, tādā laicīgā to darbu, varbūt, kad viņai varbūt nemaz nepietiktu spēku. Tieši tā. Tā ir svētā gara vadība. Jā, tieši tā neliekuļojot un neko nepārspīlējot. Gan no bīskapa, gan no mūsu katedrāls dekāna Pētera Kalka un Trīsvienības baznīcas atjaunošanas fonda draudzes Pampāra draudzē. Pie sienas noteikti. Jā, bet vēl... Saulītē var paņemt. Bet nebeidzās vēl nekas. Mēs gribētu lūgt arī mācītāji parakstīties mūsu... Tad šitās akmēnes arī paliek. Mūsu ziedotāju grāmatā. Mums ir iekārtota tāda ziedotāju grāmata. Von Bürgern hier von der Stadt, um einigen Leuten herzlich zu danken, die gewirkt haben, damit dieses Treffen überhaupt stattfinden kann, damit dieser festige Gottesdienst stattfinden kann, damit heute Abend auch noch ein Konzert stattfinden kann. Einmal einige Personen aufrufen, hierher zu kommen, damit wir ihnen danken können. Das ist zuallererst der Dekan dieser Kirche, Herr Kalks, der auch die Übersetzung bei der Predigt gehalten hat. Da hat ihn jeder wahrgenommen auf der Kanzel. Ist Herr Kalks da? Darf ich ihn mal nach vorne bitten? Und gestern haben wir schon die fleißigen Damen im Hintergrund hier erlebt, die Podeste schleppen können. Aber eigentlich machen sie etwas ganz anderes in ihrem Alltag. Sie haben nämlich eine wichtige Funktion hier in der Gemeinde. Und das ist einmal, ich glaube, Sekretärin von Herrn Bischof. Das ist Ilse. Und ein herzliches Dankeschön hier. Frau ist Christine. Christine, deine Funktion in der Gemeinde ist, du bist in der Diakonie. Nein, das ist der Stiftung. Sie ist die Geschäftsführerin der Stiftung, die wesentlich verantwortlich ist, dass die Kirche wieder restauriert und saniert werden kann. Also das ist sicherlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und da hat sie auch manche schlaflose Nächte. Das hoffen wir, dass es da ein bisschen hilft.